Итак, этот ролик будет интересен в первую очередь людям с инвалидностью и их близким. Увидев и услышав то, что увидите в нем вы, я посчитала, что обязана этим поделиться. Итак, я уже рассказывала про государственную программу получения технических средств инвалидами. Центр Вайвари за символические 7 евро и 11 центов выдает роллаторы, коляски, в том числе электрические. Но есть возможность получить то же самое или более лучшие версии тех же самых технических средств у частных компаний. Загвоздка в том, что я нигде не нашла какого-то публичного списка этих самых компаний. Информацию передают в основном из уст в уста инвалиды друг другу. Так и Вадиму, основателю нашего клуба уникальных людей, рассказали про компанию Sia Canins. Он связался с ее представителем Артисом, и слово за слово мы вместе с Вадимом и Любой поехали к Артису в гости, чтобы обсудить на месте и процедуру, нюансы получения им этого электроскутера, который он себе присмотрел, кстати, на сайте этой компании. И далее вы услышите то, что рассказал нам Артис о процедуре получения такого или другого технического средства, а также увидите некоторые интересные приспособления, большинство из которых также оплачиваются государственной программой. Но предупреждаю, в некоторых случаях нужно доплатить больше, чем 7 евро 11 центов, но зато вы получаете индивидуально подобранную коляску или другое техническое средство. И да, там очень приятный, так сказать, клиентоориентированный сервис. И в итоге, после всех наших мучений в заполнении заявлений и получении направления от врача, Артис помог нам все их заполнить, проверил то, что написали мы сами. Это было очень полезно, особенно если ты прежде не имел дела с такими документами. Cilvēks par jums uzzina, viņam kāds pastāsta, tad kas jādara? Vispirms ir iespēja griezties pie sava ģimenes daktera. Tagad arī pēc jaunajiem MK noteikumiem arī certificēts fizioterapeits vai certificēts ergoterapeits var izrakstīt atzinumu, kas ir tehniskā palīglīdzekļa saņemšana. Tad tur ir jānorāda konkrēts palīglīdzeklis, kāds ir nepieciešams. Jo tāds saraksts ir pieejams tehnisko palīglīdzekļu noteikumi, ir tāds likums, un tur ir vesels saraksts, kādi tie palīglīdzekļi tur ir nepieciešami. Piemēram, ja jūs minējāt par to skūteri, tur arī ir minēts par to motorizēts elektropiedziņas, tas tur konkrētāk ir. Tā sarakstā jāskatās tas nosaukums, tātad tas ir saraksts, pēc tā saraksta var arī saprast, kurš tas palīglīdzeklis būtu vajadzīgs. Tad nākošais solis ir arī Vaivar tehnisko palīglīdzekļu centram ir šī mājaslapa. Viņiem tad mājaslapā ir pieejami nepieciešamie dokumenti, lai varētu pieteikties uz šo tehnisko palīglīdzekli. Un tad ir viņu speciāla formas veidlapa iesniegums, kuru jāizpilda, lai var pieteikties uz šo kopā. Tad ir nepieciešams atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai un šis iesniegums jāizpilda. Tad, ja cilvēks vēlās, lai tas palīglīdzeklis paliek viņa īpašumā, tas ir tā kā jāraksta arī vēl viens iesniegums ar kompensācijas mehānismu. Ir daži palīglīdzekļi, kuri ir tikai saņemami ar šādu mehānismu. Tas nozīmē, ka cilvēks kādos gadījumos dabūna piemaksāt par šo palīglīdzekli, jo šis valsts varbūt tas finansējums par konkrēto palīglīdzekli nav pietiekoši liels, un tad kaut kādu daļu cilvēks pats piemaksā. Bet šis palīglīdzeklis tad paliek cilvēkam īpašumā, un atpakaļ vairs nav jāatgriež valstī. Tas elektroskuteris, ko viņš grib dabūt, viņš to var dabūt Vaivaros vai ne? Nevar. Tātad šajā gadījumā tā kā ir nepieciešams jau noskatīts tāds, kas būtu konkrēts, jo Vaivar tehnisko palīglīdzekļu centrs viņi rīko katru gadu iepirkumus šiem palīglīdzekļiem. Un viņiem ir atkarībā no tā iepirkuma rezultātiem ir iespējams, ka ir dažādi šie skūteru, tikai ir konkrēts uzvarētājs. Standartizēti kaut kādi varbūt pagājušā gadā, cik es saprotu, bija šie Invacare ražotāji, bet jāskatās ir, kas šogad būs. Vai būs kaut kāds cits ražotājs, vai tur atkarīgs no tā, kurš ir šo
konkursu uzvarējis, no tā atkarīgs ir, kāds būs šī te pieejamais skūteris. Bet, ja jau ir noskatīts konkrēts jau tāds, kas varētu būt maksimāli vieglāks, mazāks pēc izmēriem, tad būtu jāraksta papildus šis iesniegums saņemšana ar kompensācijas mehānismu, un tad var griezties, piemēram, pie uzņēmuma, kas ir, piemēram, Mēsija Kanins. Mēs arī šādā veidā esam palīdzējuši dažiem klientiem, kam ir nepieciešams šāds te palīglīdzeklis, kas ir konkrēti jau cilvēks jau zina, varbūt mēs esam palīdzējuši atrast tādu palīglīdzekli, lai viņam būtu pēc iespējas piemērotāks viņa vajadzībām. Tad viņš sagatavo visus iesniegumus, nosūta vaivariem, viņi izskata, bet viņš tajā iesniegumā jau norāda, ka viņš grib tieši šādu modeli. Nē, vienkārši ir jānorāda konkrēti, ka ir nepieciešams šis te skūters, un tad jau papildus, kad ir šis te iesniegums ar saņemšanu ar kompensācijas mehānismu, to saņemts no vaivaru palīglīdzekļu centra apstiprinājums, tad viņam vienkārši būs dota pusgada laiks, šoreiz tad izvēlēties piegādātāju, kas viņam varēs piegādāt konkrēto palīglīdzekli. Pusgadu laikā tad viņam ir jāiesniedz dokumenti, bet parasti ir tā, ka tad, kad mēs saņemam jau cilvēks mums ir paziņojis, ka ir saņēmis jau šo te apstiprinājumu vēstuli par to, ka tur ir konkrēta summa minēta, tad mēs varam veikt šo te pasūtījumu. Mēs, kad veicam šo te pasūtījumu, pēc tam, kad tā prece ir atnākusi, mēs arī palīdzam klientam, viņam vairs nav jādodas pašam uz šo te palīglīdzekļu centru, bet mēs iesniedzam viņu vietā šos te dokumentus, kas ir nepieciešami par to, ka tas ir apliecinājums, ka tā ir medicīnas prece, ka tas ir ar šo te tulkojumu, plus vēl pieņemšanas nodošanas akts par to, ka mēs esam jums izsnieguši, tad ir rēķins izsniegts, un vēl tā summa, tie 7,11, tad mēs iesniedzam šo te dokumentu paketi vaivaru palīglīdzekļu centrā, tad viņi pieņem šos te dokumentus, un tad, kad ir saņēmuši, pēc kaut kāda laika sūta jums tādu vēstulīti, kad viņi ir saņēmuši tādus dokumentus, un viņi izskata, ka tas ir apstiprinošs, un tad konkrēti paiet pēc kaut kāda konkrēta laika, tad viņi veic apmaksu mums par šo te palīglīdzekli. Un tad jūs varat izsniegt viņam? Mēs arī izsniedzam jau uzreiz, tad jau negaidot to, ka vaivari maksās mums, jo tas bieži vien ir mēnesis, 2 mēneši, lai cilvēkam neaiziet vēl tas garāks process, mēs ejam pretī un izsniedzam šo te palīglīdzekli jau ātrāk. Tātad, principā pie jums var dabūt arī to, funkcionāli to pašu, ko piedāvā vaivari, un arī citādākus, pielāgotākus modeļus, principā tā. Jā. No viņa gadījumā, ka viņš ies cauri vaivariem, labvēlīgākajā gadījumā, cik tas varētu aizņemt laika? Grūti pateikt. Bieži vien tas ir tāds sarežģīts jautājums, tur atkarīgs no klientu skaita, atkarīgs no tā, varbūt ir kāds, kas strādā un mācās, tad pēc tā likuma tiem dod priekšroku. Šeit ir tas palīglīdzeklis saucās elektriskais vilcējritenis. Šeit ir tāds salīdzinoši kompaktāk tā versija, var viņam arī šo te, ja ir jātransportē, var salocīt stūri, ielikt automašīnā. Šeit ir uzliekams fiksators, lai tā stūri turētos. Un var šo te bateriju izcelt pilnībā ārā. Lai uzlādētu. Arī ne tikai lai uzlādētu, bet arī lai vieglāks svars būtu ceļot šeit. Un tādēļ šī roktura var iecelt automašīnā. Tas svars ir apmēram 12 kg. Tas ir, teiksim, jau salīdzinoši, ar elektrisko krēslu, kurš ar pulti vadāms, tas vidēji ir ap 90–110 kg svars var būt, tad šeit tie 12 kg ir stipri vieglāk un arī nav vajadzīgi papildus 2 cilvēku palīdzību, teiksim, ja kaut kur jāizceļ pa trepēm vai vēl kaut kas. Bet šeit praktiski viņš arī pārvērš ratiņkrēslu, tādā kā elektroskūterī.
Tieši tā, tad šeit arī tad es varu pievienot ļoti ātri. Tad ir jābūt pievienotam konkrēti jau šim stiprinājumam sagatavotam. To mēs arī daram nepieciešamiem šiem te klientiem. Tad es piebraucu un pievienoju. Un tad es varu lietot. Protams, tas telpās nav varbūt šis te būtiski, bet es varu tad braukt arī attiecīgi. Viegli arī atvienot mums šo te. Un tas ir tad tādā ziņā ļoti ērti. Pagājušā gadā mēs apmēram esam izsnieguši 40 klientiem šādā veidā ar šo te kompensācijas mehānismu. Salīdzinoši arī unikāls tas krēsls, jo viņam tas svars bez aizmuguriem riteņiem ir tikai 2,2 kg, kas ir, nu, teiksim, no 2009. gadā šis te ražotājs Pantēra no Zviedrijas sāka ražot šo te, kas rāms ir nevis no metāla, bet pilnībā no oglekļa šķiedras vai karbona, kā citi saka. Ļoti interesanti. Un tad tiksim pamēģināt pacelt pēc šītas. Es vēl varu parādīt jums šeit ir tādiem klientiem, kam ir nepieciešams ilgstoši sēdēt, bet ir nepieciešams ik pa laikam arī piecelties kājās. Tad ir iespēja gan ar viņu pārvietoties, gan arī piecelties pilnībā vertikāli. Šeit ir, kad apsēžās uzliek šeit speciāli ceļi tie balsti, un tad es varu pārslēgt šo te režīmu. Šobrīd ir tas braukšanas režīms, bet es varu pārslēgt uz to režīmu, kad es varu celt vertikāli augšā. Tad tas ir arī tāds, bieži vien varbūt daudz nav tās informācijas, bet cilvēkiem, kas ilgstoši sēž, piemēram, krēslos, viņiem ir nepieciešams tas līdzīgi tā kā kosmosā, kad cilvēki nokļūst, viņiem atrofējās tās kaulu struktūras, un tāpēc ir vajadzīgs tas spiediens uz kauliem, un daudz, kas nav kam iespēja vertikalizēties, tad šis ir tāds arī salīdzinoši labs veids, lai būtu izkustināt šīs te locītē uz kājām, gan arī spiedienu uz kauliem, lai kauli nekļūtu ļoti trausli, jo nodrošina to, ka, teiksim, ja regulāri to dara, vismaz tas arī šis te asins spiediens normalizējas, lai cilvēkam nav visu dienu jāsēž un arī atslogo šo te dibenu daļu arī, tad, lai mazāk būtu šie te izgulējumi. Tā kā ļoti daudz šo te faktoru. Viņi ir diezgan stabils, jā. Ir arī tāda versija, tā kā šeit, tas pats, piemēram, šeit ir mazākam klientam, ir braucams, teiksim, ar savu roku spēku, bet piecelties kājās šeit ir ar pulti. Viņiem arī dažādi tie izmēri. Un tas ir doma tāda, ka te ir iekšpusē tāds tā kā speciālais pildījums. Šeit ir iekšā tāds speciāls pildījums. Piemēram, tur ir iekšā gaiss. Ja es tagad uzkāpju ar kāju, es nevaru viņu saspiest, ja? Tad iedomājieties, tur ir viņi vairāki. Un tad ir arī, ja baidās, teiksim, ja ir pazaudēt to skaitu, tad arī norādīts ražotājs arī konkrēti, cik ir iekšā šie te pildījumam jābūt optimāliem. Plus ir tas, ka viņi var arī likt ūdenī, nekas viņam nebūs, arī var mazgāt 60 grādos. Bieži vien esam rekomendējam šādu tipu spilvi, un arī šeit ir iekšā šie te maisiņi. Tā speciālā forma, kāpēc viņi ir tādi, tāpēc, ka viņi apsēžoties ļauj cilvēkam ieņemt viņa, teiksim, to ķermeņa formu, un šeit priekšpusē būtu tiem, kam ir grūtības pārsēsties, vieglāk ir balstīt ar rokām, jo bieži vien citreiz ir tādi, kas ir nestabilāki šie te spilveni, tad viņam ir grūtāk pārsēsties. Tad šeit arī pēc, teiksim, kur ir cilvēkam šie sēžas kauliņi, tad daļai balstās šeit uz sāniem, tad ir šāds te, kas ir arī pumpējamais, varēsiet pamēģināt. Šis, protams, ir uzreiz jutīsiet komfortablāk tā sēdēšana. Pēc mūsu ieskata nav tāds universāls spilvens, vislabāk droši vien būtu,
ik pa laikam dienas laikā, ja būtu, piemēram, 2 spilveni, piemēram, vienu vai otru. Šeit ir tāda slēdzis, respektīvi, kad ir iekšā sadalīts 4 nodalījumos. Es, piemēram, tagad uzspiežu roku, dzirdu it kā gaisa kaut kur cirkulē. Un tad, kad apsēžas, tad es ieņem to vajadzīgo to formu, un tad es varu uzspiest šeit uz to sarkano nodalījumu, un tad tas gaisa vairāk nestaigā, un tad viņš kļūst stabilāks. Skatāties, ja, planšetē, es uzlieku šeit roku, man ir tas rokas nospiedums, un kurā punktā es, piemēram, tad es varu saprast, salīdzināt vienu spilvenu, otru spilvenu, kurš tam klientam ir labāk. Izskatās kā putekļu sūcīs kaut kas mobilis. Viņš ir šeit aizmugurē krēslam, un ir speciāla aplikācija, bieži vien ir daudziem šeit mūsdienās pulksti, un ar to pulksteni, ja viņš ir savienots, tad, piemēram, es uzsitot 2 reizes, viņš aktivizē braukšanu, un tad 2 reizes uzsitot tā, kā viņš apstājās. Tur ātrumu var ieprogrammēt, cik maksimālais ir 9 km/h. Šitā te nav aizmuguras. Un ieslēdzam. Un arī, ja šķērslim jābrauc pāri, tad viņš nekur slieksnim, piemēram, kustās līdzi. Neko savu. Tad jānotur ir viena roka. Придерживаться просто. Tad viņš griezīsies uz riņķi. Ja otru roku, tad viņš uz otru pusi brauks. Piemēram, riteņkrēslu pārsēdināt mašīnā. Tad pārsvarā, ko tur dara, tur palīdz 2 ceļi iekšā vai 1 palīdz, bet tas atkal parasti ir tam asistentam milzīgi slodzi uz muguru, ir tīpaši, ja tas cilvēks ir 100 vai varbūt 110 kg svars. Mums ir atnācis, nesen bija tāds, jo mums arī bija vajadzība kādam klientam, kas pasūtīja, ir speciāli tāds izgatavo priekš mašīnas šo te stiprinājumu, uz durvīm nostiprina šo te un uz durvju eņģiem. Šeit ir speciāli tas maiss, kur uzliek drīkst maksimālais būt līdz 125 kg, tad viņu uzkabina uz šīs te daļas. Tātad viņš ceļ uz augšu. Tā kā jā, šitas apmēram ap 3000. Контакты компании Sea Canins я оставлю здесь и в описании, и я верю, что кому-то будет очень нужным и важным обратиться именно в эту компанию как альтернативу стандартной государственной процедуре.